11. mēneša investīcijas. Tātad es katru mēnesi investēju 100 € caur krājplāniem, akciju tirgos, caur brokeri Trade Republic. Teorētiski es varētu ļaut šiem krājplāniem vienkārši izpildīties, bet, lai sasniegtu labākus rezultātus, tad es krājplānus katru mēnesi mazliet pielāgoju atkarībā no tirgus situācijas. Dažus krājplānus es atstāju, citus es noņemu un citiem mazliet pielāgoju summu. Un šādas darbības, lai pieņemtu lēmumus, man aizņem apmēram 15 minūtes mēnesī šim kontam, ar kuru es publiski dalos. Un tad, ja man kāds saka, man nav laika, tad mans pretjautājums ir, vai tiešām tev nav laika nodarboties ar finansēm, lai iegūtu papildus stabilitāti. Un ja mēs atstājam krājplānus bez šīm te korekcijām, tad krājplāni uzpildās vienkārši automātiski paši. Un ja mēs krājplānus mazliet pielāgojam, tās ir 15 minūtes mēnesī. Un tam, kuram nav 15 minūtes mēnesī, lai nodarbotos ar finansēm, attiecīgi būs tā kā vienmēr. Un mums jāņem vērā, ka sistēma mūs ir ielaidusi lielajā dzīvē bez finanšu izglītības. Un tā rezultātā daudzi, kamēr vēl ir enerģija, cītīgi strādā, bet tad, kad enerģija sāk zust, veselība sāk zust, tad mēs redzam, ka pat ja agrāk ienākumi ir bijuši labi, tad situācija sāk mainīties. Un pietiek paskatīties vienkārši tikai uz pensionāriem, ja? Nekas pēdējo gadu desmitu laikā nav mainījies. Tāpēc vienīgais, kas atliek pēc manām domām, ir uzņemties par savām finansēm atbildību pašiem. Protams, iegūstot nepieciešamās zināšanas. Par manām 15 minūtēm mēnesī, ko es daru šajā kontā? Pie TradingView man ir izveidots indeksu saraksts, un es ātri paskatos, kas notiek kopējā tirgū, un ņemu vērā situāciju, kāda notiek pasaulē, kas atstāja būtisku iespaidu uz akciju tirgiem. Un, piemēram, šobrīd Amerikā notiek pirmsvēlēšanu process, un parasti šis laiks nav tāds laiks, kad kursi šauj uz augšu. Drīzāk valda tāda kā nestabilitāte, tajā pašā laikā kursi vēl netiek nobrucināti. Bet pēcvēlēšanu laiks ir jau izaicinošs, jo tad var gaidīt ļoti lielu kursu svārstību. Visādā ziņā pēc, piemēram, Nasdaga visu laiku augstākā punkta sasniegšanas notika kursa korekcija pa 15% uz leju, pēc tam kurs atkal uzgāja uz augšu, bet mēs redzam, ka trenda līnija netiek pārtraukta, un tas, ko teorētiski es sagaidu un kāpēc es esmu ļoti uzmanīga ar jaunu akciju izvēli vai jaunu krājplānu izvēli, ir tas, ka es vairāk sagaidu kursa lejupēju. Tas cilvēkiem ar stratēģijām vienmēr ir labs laiks, lai iepirktos, kamēr citi bez stratēģijām bailēs no tā, ka kurs krīt, vienkārši zaudē naudu. Šobrīd rodās tāda sajūta, ka cilvēki, kad redz, ka kurs ir augšā, priecājās un domā, ka viņiem tā nauda pieder, bet neņem peļņu. Un tad, kad kurs krīt lejā, tad cilvēki krīt izmisumā, ja viņi redz šo mīnusu un bēdājās vai krīt izmisumā, ka tūlītās zaudēs vēl lielāku naudu. Tā ir tāda viendienīšu domāšana, par ko es atkal gribu uzsvērt, ka lai veiksmīgi darbotos akciju tirgos, mums ir jābūt emocionāli stabiliem, un tam ir saistība
ar smadzeņu veselību, ar kopējo veselību kopumā, un ir vairākas lietas, ko mēs ikdienā varam darīt, lai uzturētu smadzeņu veselību un kopējo veselību. Tātad es paskatos parasti pie Nasdaka, es paskatos, ko dara S&P. Šobrīd S&P ir bijusi korekcija uz leju, tāpat tās kā pie Nasdaq. Jo Nasdaqs ietekmē ar S&P, pēc tam atgriezies atpakaļ, bet vēl nav bijis augstāk par visu laiku augstāko punktu. Bet, kā jau es teicu, skatoties uz šo brīdi situāciju, es šobrīd vairāk sliecos uz to, ka varētu būt tālāka kursa korekcija un pie vēlēšanu notikumiem rudenī varētu būt arī pamatīgāka korekcija. Tad es parasti vēl paskatos mazos un vidējos uzņēmumus šobrīd bez maģiskā septītnieka, jo Nasdaqam un S&P šo te kritumu ietekmēja tieši Nvidias un lielo tehnoloģiju uzņēmumu cenu kritumu, jo viņi vienkārši jau arī bija sasnieguši visu laiku augstāko punktu. Un mēs redzam, ka mazie vidējie uzņēmumi vēl turpina augšupeju. Tad es, protams, skatos arī Dow Jones indeksu un DAX. Es paskatos arī uz Nvidia, un pie Nvidia ir interesanta situācija, jo, kā mēs redzam, akciju tirgi ir cikliski. Cikliski tas nozīmē, ir cikls uz augšu, uz leju, ir sezonalitāte. Un ir tāda sajūta, ka tad, kad sākās noteikts trends uz augšu vai uz leju, tad vienkārši apkārtējie notikumi apstiprina to, lai šis cikliskums notiktos. Ko es ar to domāju? Skatāmies, redz, kur pie Nvidia ir bijusi rezultātu paziņošana, un rezultāti ir bijuši pozitīvi. Un parasti pie pozitīviem finanšu rezultātu paziņojumiem parasti kurs kāp. Bet šeit mēs redzam, ka kurs turpina iesākt to virzienu uz leju. Mēs teorētiski šeit varam novilkt pretestības līniju, un mēs redzam, ka vismaz uz šo brīdi tā nav pārauga. Tāpēc priekš manis ir tā, ka es skatos vienkārši nākamos līmeņus, zemākos līmeņus, kur es plānoju caur krāja plānu papildus nopirkt vēl Nvidias daļas. Viens no līmeņiem, kurus biju iezīmējusi, ir līmenis ap 93, 94, un Nvidia patiešām šo te līmeni sasniedza, bet tā kā man ir ielikti krāja plāni un es negribu izdot naudu par transakcijām, kas arī nav daudz, 1 eiro, tad es šajā brīdī nevarēju nopirkt. Ja, tas ir mīnus krājplānam, ka krājplāns izpildās noteiktos konkrētos daudzumos. Bet skatoties uz situāciju, es domāju, ka Nvidia turpinās vēl sasniegt zemākus līmeņus. Un kā man šāda iespēja caur krājplānu vēl radīsies. Ja, kam nākamais līmenis varētu būt vēl šeit. Dzīvosim, redzēsim. Un tad es parasti paskatos arī vēl Bitcoinu. Bitcoins, jā, pēdējos gados ir kļuvis arī par institūciju atzītu instrumentu, jo citādāk nebūtu BTC vai ETH fondi, un ir vērts paskatīties arī uz šīm tendencēm. Mēs skatāmies uz Bitcoinu, tad arī ir iezīmējusies lejupslīde. Šeit skaidri ir redzama pretestības līnija, kura netiek pārauta, un praktiski un teorētiski nākamais signāls, ka kurs varētu iet uz augšu, ir tajā brīdī, kad tiks pārauta un apstiprināta pretestības līnija. Kā tu redzi, man pie TradingView ir ierīkots šis indeksu pārskats, tāpat tās arī tās akcijas, kuras atrodas manā portfolio,
Klājas ātri, un, kā jau es teicu, tas aizņem apmēram 15 minūtes, varu iziet tam cauri un pieņemt lēmumus uz attiecīgā mēneša investīcijām. Un tagad skatāmies, ko tad es esmu augustā sadarījusi. Šeit tu redzi dividendžu izmaksas, par to nākamajā video, kad es izvērtēšu rezultātu. Es iegādājos Rio Tinto, kas skaitās pie labiem dividendžu maksājumiem, drīzumā sagaidāmas dividendes, un galvenais akcents ir uz derīgajiem izrakteņiem. Es iegādājos arī dzelzceļa transporta akcijas. Es pārdevu Evergy, jo mani patiešām vairs neapmierināja Evergy rādītāji. Visdrīzāk es nomainīšu to ar kādu citu enerģijas ieguves akciju uzņēmumu, un ne tikai tāpēc. Es vienkārši gribēju paņemt peļņu. Un šeit tu redzi, ka kursa kāpums bija 14,62, un es attiecīgi pārdodot šīs akcijas realizēju peļņu. Un peļņa 11,99, no kuriem tiek atvelkts vēl 1 eiro transakcijas maksas. Tātad nopirku caur krājplānu bez transakcijas maksas, pārdevu ar transakcijas maksu. Kāds varētu teikt, kas tad ir tie 11 eiro? Bet es atgādinu, ka šis kanāls nav, lai taisītu kaut kādas, nezinu, fokusus, kā ātri no kursa kāpumiem uztaisīt naudu. Kā jau es teicu, šis kanāls ir tiem, kuriem ir mazi līdzekļi. Tieši tāpēc arī es katru mēnesi investēju tikai 100 eiro. Tajā pašā laikā daudziem cilvēkiem tas nav tikai, bet jau paliela summa. Un tāpēc šeit es vairāk gribētu fokusēties tieši uz šo profitu. 14,62% ir laba peļņa, un attiecīgi tas ir atkarīgs no tā, cik liela summa ir bijusi ieguldīta. Ja tie ir 100 eiro, tad peļņa būtu 14 eiro. Ja tie ir 1000 eiro, tad tie jau būtu 140 eiro. Ja tie ir 10 000, tad tie jau ir 1400. Bet jebkuram iesācējam ir svarīgi sākt ar mazām summām un pierast pie tā, ka cikliskums un stratēģijas darbojās mūsu labā. Un caur to, ka es pārdevu Evergy, man attiecīgi šobrīd ir izveidojies cash. Daļa ir salikta jau nākamajos maksājumos un krājplānos, bet tā summa, kas man stāv kā cash, par to es saņemu 4% gadā, kas tiek izmaksāti katra mēneša sākumā. Piemēram, šeit šis ir maksājums par summu, kura man ir stāvējusi iepriekšējā mēnesī norēķinu kontā. Nākamais uzņēmums ir CVS Health, kur es turpināju krājplānu. Nākamais krājplāns izpildījās pie Volkswagen. Volkswagens turpina iet uz leju. Mēneša vidū vēl vienreiz krājplāns ar Rio Tinto un derīgie izrakteņi, pēc tam Lincoln National, kas ir Amerikas apdrošināšanas sabiedrība, Franklin Resources finanšu uzņēmums. Šobrīd turpina kristies, un es turpinu pirkt, kamēr kurs krīt, tādējādi cenšoties panākt labāku vidējo cenu. Pozitīvi es uz Franklin Resources skatos, tāpēc, ka uzņēmumam pietuvināti cilvēki pēdējā laikā ir veikuši lielākas investīcijas. Es turpinu tālāk investēt arī nekustamajos īpašumos, LPC Properties, kas arī maksā dividendes katru mēnesi. Kopumā caur situāciju, kad Fed šobrīd ir samazinājis procentu likmes, tas ir ļoti pozitīvs signāls nekustamā īpašuma tirgiem. Vici Properties arī krājplāns un arī nekustamie īpašumi.
un burtiski mēneša pēdējā dienā es pārdevu arī KDDI ar 15% peļņu, bet, diemžēl, man neizdevās pārdot mazās daļas, jo tad, kad es pirku KDDI, tas bija krājplāns, un šobrīd krājplānu sarakstiem ir noņemts, un man palika burtiski 0,1 akcijas daļa. Tātad es pārdevu tagad 2 pilnas akcijas, un akciju daļas palika man karājoties portfolio. Tā kā šī daļa ir tik maza, es šo daļu atstāšu līdz nākamajam ciklam, kad es kāpšu iekšā KDDI. KDDI ir Japānas telekomunikāciju uzņēmums. Man patīk šī uzņēmuma kursu svārstības, tāpēc es domāju, ka es pie šī uzņēmuma atgriezīšos, un tikmēr KDDI vienkārši šīs te mazās daļas stāvēs manā portfolio. Jā, šīs bija manas 11. mēneša investīciju izvēles. Vēl nākamais mēnesis, un tad gads ir riņķī, kopš es dalos ar šī projekta investīcijām un rezultātiem un ar savām pārdomām. Es ceru, ka tas dod tev labus impulsus, pārdomām, salīdzināšanai un savu lēmumu pieņemšanai. Protams, es ceru, ka tavs portfolio arī vienmēr ir plusā, un nu jau pavisam drīz sekos arī 11. mēneša izvērtējums.